Klausies, cilvēkiem, kas varbūt mazāk zina un varbūt mazāk dzirdējuši par tevi, divkārtēji pasaules junioru čempionu, tas nav tāpat vienkārši, vai ne? Bet kas ir tas pats sākums? Kā tu nonāci kamaniņu sportā? Tur bija ļoti liela tāda mana spītība. Jā, es šausmīgi nošķēdījos. Visi borti bija manēji, un es biju, kā jau teicu, pilnīgi citā kaminā, kas man nederēja. Man bija biezie zābaki, biezās bikses, bija ļoti augstā ārā. Un es visos bordos iebraucu. Man likās šausmīgi ātri, un es nezināju, ko darīt, kā stūrēt. Man tik meitenes, davai, kā priekšā, pamēģini. Zemķīveris! Vieta, kur runājam par visu, kas paliek ārpus trases un rezultātiem. Šodien pie mums viesos divkārtējā junioru pasaules čempiona Margita Sirsniņa. Margita, čau! Čau, Daniel! Sākam uzreiz. Jautājums, ja cilvēki tevi nepazīst, un tev 3 vārdos jāraksturo sevi, kā tu raksturos sevi? Ļoti grūts jautājums, grūti sevi iespiest tādos 3 vārdos, bet es noteikti teiktu, ka es esmu neatlaidīga, jo es cīnīšos līdz galam par visu, gan par savu taisnību, gan par visiem mērķiem, ko es esmu uzlikusi. Es arī teiktu, ka es esmu tikpat labi arī mērķtiecīga un daudzpusīga, jo daudzpusīga no visām pusēm, visādi talanti un visādas vēlmes man dzīvē ir. Kāds ir viens tavs talants ārpus kamaniņu sporta? Man, protams, ļoti labi padodas sportot. Tas ir sports. Jebkuru sporta veidu iedod man, izņemot futbolu. Un man ļoti patīk gatavot ēst, un, manuprāt, tas man arī ļoti labi izdodas. Man nevajag nevienu recepti. Ok, tad zinat, ja jums vajag labu pavāru vakariņām, Margita. Tur uztep braunīs jums visiem. Kas ir tā viena lieta, ko tu varētu pateikt, ko cilvēki domā nepareizi par tevi? Ļoti daudz. Sāc ar vienu. Manuprāt, ka tur ir ļoti daudz, un mana problēma tā, ka es nevēlos visiem paskaidrot visas lietas, ko viņi pārprot, bet noteikti viena no tām lietām būtu tas, ka man šausmīgi veicās, un ka man šausmīgi, ka vienkārši, ka es esmu ļoti veiksmīga. Es neesmu veiksmīga, es vienkārši mēģinu vēl, un es cenšos. Smags darbs. Jā, un es turpinu. Man nesanāk, man bieži vien neveicās dzīvē, bet es to veiksmi vienkārši piesūtu sev, jo es tik ļoti cenšos, ka tai veiksmei nav izvēles. Varbūt no malas varbūt ir tā, ka tu savus neveiksmes visiem nestāsti un par veiksmēm cīnies un izcīni, un tāpēc varbūt cilvēkiem tā liekas, vai ne? Jā, jo es labāk paklusēju, ja man kaut kas neizdodas un neizrādu to cilvēkiem. Protams, grūti, jo es esmu ļoti emocionāli, kas arī vēl viens raksturotāju vārds varētu būt. Emocionāli visādos veidos, bet viņi vienkārši neredz to, kas man ir grūti un ko es nespēju pārvarēt, jo es jau līdz tam brīdim esmu visu pārvarējis, kad visu uzzinu. Klausies, kas ir tas, kas šobrīd tavā dzīvē aizņem visvairāk laiku? Sports vai vispārējā dzīve? Es teiktu, ka prioritāri ir, protams, sports, jo, jā, protams, man ir ļoti daudz treniņi, bet es arī vēl papildus trenējos, braucu pie fizioterapeita, tiek galā ar savām problēmām, un man arī ļoti patīk ar ģimeni aktīvi pavadīt laiku, bet šausmīgi daudz laika aizņem arī viss pārējais. Gan nonākšanu visās vietās, jo tas ir pagaidām grūti bez tiesībām, pie kurām es arī tagad strādāju, lai dabūtu, kas aizņem arī šausmīgi daudz laika un pacietības. Tā kā sev maz laika paliek, un draugiem vēl mazāk. Redz, tā ir tā lieta, ko varbūt citi atkal neredz, vai ne? Tā ir dzīve. Visi neredz un nesaprot. Nav arī jāredz varbūt viss. Tieši tā. Klausies, cilvēkiem, kas varbūt mazāk zina un varbūt mazāk dzirdējuši par tevi, divkārtēji pasaules junioru čempionu, tas nav tāpat vienkārši, vai ne? Bet kas ir tas pats sākums? Kā tu nonāci kamaniņu sportā? Tur bija ļoti liela tāda mana spītība. Es ļoti gribēju, biju aizgājusi no peldēšanas, un tieši tajā pašā
mācību gadā es uzzināju, ka man viens klases biedrs iet vieglatlētikā. Un viņš tikai nenāca, tur ir šausmīgi, briesmīgi. Tur šausmīgi, tur treneri liek iet uz kamaniņu sportu. Un tur es ar galvu atpakaļ braucu, tur virāžā iekšā un es izkritu un es šausmīgi sasitos. Un es tikai viņam parādu video. Un man tik interesanti, man tik smieklīgi bija par viņu. Un es aizgāju pakaitinot viņu uz vieglatlētiku. Un tam man pierunāja Ingrīda Amantova aizbraukt paskatīties, iepatikās. Jau nākošajā treniņā braucu ar siltajām kombinezonu biksēm un kaut kādas meitenes kamanu un viss bija kārtībā. Tad var teikt, ka liels paldies Ingrīdai Amantovai, ja? Milzīgs paldies. Sportā. Bez viņas nebūtu nekas. Ingrīda, paldies! Paldies, Ingrīda Amantova, jā, tiešām. Bez viņas, nezinu. Manuprāt, man pat neiepatiktos tik ļoti tas sporta veids. Viņa tik labi vienmēr visu pasniedz un ar sirdi pieiet visām lietām, kas man arī ļoti aizrāva. Jo es redzu, ka cilvēks ir aizrāvies ar kaut ko, tad es arī vēlēšos pamēģināt. Tas pavelk līdzi, vai ne? Tas ir svarīgi. Jā. Tu sākumā vispār gribēji kamaniņām nodarboties? Vai kas varbūt bija tāds... Nezinu, cits sporta veids, kur tu sev redzēji mazliet labāk, varbūt. Jo es nedomāju, ka tu, nezinu, 12 gadu vecumā, es gribu būt kamiņbraucēji. Vai... Tas vispār nelikās nopietni, ko es darīju. Es biju aizgājis uz treniņiem, un mēs braukājām uz trasi, un man vienkārši bija tā, ka, man jābrauc, man nav baigo variantu, un man arī nekad tas baigi tā nebija pasniegts, ka man ir baigie varianti. Ja tu esi iesācis, tad tu to dari. Ko man arī vecāki vienmēr ir teikuši, ja tu kaut ko iesāki, tad tu to pabeigsi. Un tas palīdz. Cik gadus tu esi kamaniņu sportā? Šī bija 5. sezona. 5. sezona. Jā. Tas ir tāds diezgan... Man ir 17, tas sanāk 12 gados es sāku. Tieši tas, ko es teicu. 12 tieši tas, ko teicu. Jā, trāpīja, bet tu esi tādā ziņā diezgan liels fenomens, vai ne? Salīdzinoši vēl sākt ar kamanām un sasniegt tik augstus rezultātus, jo kamaniņu sports pats par sevi, manuprāt, nav baigi viegls. Jā, bet manuprāt, tas iesāk tādā īstajā laikā, kad cilvēki, tie mazie bērni, kur sākuši nodarboties ar kamanām, tur 7 gadu vecumā, viņi jau vēl īsti nesaprot, ko viņi dara. Un 12, 11 gadi ir tas, ka kad tu sāc apjaust, ar ko tu nodarbojies, varbūt nemaz nevar teikt tik fenomenāli. Cik es esmu dzirdējis vēl vienu sportistu, arī, kurai olimpiskās medaļas ir arī sāka diezgan pavēlu. Elīze, tiešām? Jā. Es nezināju. Vismaz tā es esmu dzirdējis, vai tā ir taisnība. Elīze, ja tu šo skaties, ierakst komentārā, vai tā ir taisnība. Interesanti gan, jā. Gribētu dzirdēt arī tavu viedokli šeit, podkāstā. Vai tu atceries savu pirmo braucienu trasē? Jā, es šausmīgi nošķēdījos. Visi borti bija manēji. Un es biju, kā jau teicu, pilnīgi citā kamanā, kas man nederēja. Man bija biezie zābaki, biezās bikses, bija ļoti augstā ārā. Un es visos bordos iebraucu. Man likās šausmīgi ātri. Un es nezināju, ko darīt, kā stūrēt. Man tik meitenes, davai, kā priekšā, pamēģini. Nu, labi, es pamēģināju. Tev arī ir bijuši zilamots rokas, kājas un viss. Jā, protams. Ļoti daudz. Regulāri. Un kad tu saprati, ka tu vari būt nevis tikai, tā komandas dalībniece, bet arī, jau augstāk līmeņa sportisti? Bija tāds klikšķis, ka tu jūti, šis ir, davai aiziet? Tas noteikti bija tā, kad es sapratu, ka man ir iespēja tikt uz jaunatnes olimpiskajām spēlēm, kas bija 9. klase. Un tajā sezonā es biju 1. numurs, un es biju šokā, jo tā man bija tāda 2. normālā sezona. Tagad, skatoties atpakaļ, tā bija 1. normālā sezona, jo 8. klasē es aizbraucu uz vienu posmu tieši, un tā bija Bludenza. Bet, laikam tās jaunas olimpiskās spēles man iedod tādu pārliecību, ka varbūt tomēr es kaut ko varu. Tas ir, varbūt jauniešiem varētu ieteikt, ka tas ir tāds labs pieturas punkts, lai iet uz priekšu. Jā, tas nav šausmīgi nozīmīgi dzīvē, un neviens tev baigi neatcerēsies, ka tu biji jaunas olimpiskajās spēlēs un izcīnīji kaut 5. vietu, bet tas ir tev pašam tās tā kā solīts uz priekšu. Okay. Tu vari kaut ko apjaust. Un tajā vecumā, tagad tu sāki braukāt riņķī, kas tev likās vissarežģītākais pēc Siguldas trases? Jo Siguldas trase ir sarežģīta, kura tev likās tāda, nē, šitien negribu braukt? Ja godīgi, Sigulda vienmēr ir bijusi tā sarežģītākā man vēl projām tas ir. Varbūt
ne tieši tādā ziņā, ka viņa ir tik ļoti sarežģīta, bet vienkārši emocionāli vislielākais spiediens ir Siguldā tieši. Ir īpaši sacensībās. Ir īpaši sacensībās, ko es esmu izjutusi 2. gadu pēc kārtas. Nu, labi, bet Siguldas trase, kas bija tas psiholoģiski tieši tev grauž kopā? Jā, es esmu piebraukusi trasi un sacensībās kaut kā domas ir pārāk daudz galvā. Un ātra trase, protams, sarežģīta, bet es vēl projām spēju kaut kur pa vidu kaut ko aizdomāties, ne to. Aizpagājušā sezona, tas bija jau 6. virāžā, es jau tikai, viss slikti, tā kā man nekas nesanās tajā startā, es tur jau izjuzoju viss slikti un es izkritu. Pati savu lieko domu dēļ. Šo sezonu tā bija 14. virāža, kuras arī, protams, nokļūdījos. Jo vienkārši, nezinu, gribās pierādīt sevi tīpaši un mājās tas ir tāda vēl lielāka. Parādīja, ka tu esi mājas trases boss. Jā, pirmā braucienā es nobraucu vispār 30 visām priekšā un 2. es nošķēdījos. Tā ir pieredze. Tā ir pagātne. Un pieredze veidojās no šādiem momentiem. Un ir ļoti daudz sportisti, kuri arī ir nonākuši karjeras virsotnēs, manuprāt, un tas ceļš līdz tam ir bijis diezgan arī interesants. Jā. Jo ir dzirdēt arī vēsturē sportisti, kuriem treneri, junioru vecumā pasaka, nē, tā nekas nebūs. Viņi ir olimpiskie medaļnieki. Jā. Tā kā galvenais ir strādāt un darīt. Tas tāds mans viedoklis, protams. Varbūt īsumā var izstāstīt, kā izskatās tavs sportists ikdiena? Ļoti dažāda un ļoti pārplānota mana ikdiena, es teiktu tā. Jo treniņu nometnēs, jā, protams, tur brokastis treniņš, napiņš vai kaut kas. Atkal treniņš, un tad vakarā vai nu mēs ejam spēlējam beachu vai kaut kāda pastaiga vai kaut kas tāds. Vai arī pieņemsim kārtas uz spēlējam, bet brīvdienās pēc tam es cenšos atpūsties, un tad es vienkārši lasu grāmatas visu dienu, vai arī mājās palīdzu tur vecākiem, jo darba jau, protams, daudz. Bet tādās brīvākās nedēļās, pieņemsim vakar, es biju visur, es izdarīju visas savas lietas, kas man bija iekavējušās, un vienkārši laika to visu izdarīt nebija. Bet, protams, man arī brīvākas nedēļas, brīvāka laiciņa, un tajās es cenšos ceļot. Man ļoti patīk braukt uz visām iespējamām vietām, valstīm. Tagad arī došos uz Parīzi, tā kā atpūta arī man ir. Nē, atpūta ir vērtīga, tas ir skaidrs. Labi, es tev uzdošu tādu citādāku jautājumu. Kaut kāda viena lieta, ko tu dari ikdienā, kas cilvēks varētu pārsteigt? Guli ilgi vai... Jā, es šausmīgi ilgi guļu, bet problēma ir tāda, ka es nevaru aiziet gulēt, un es vienkārši sēžu līdz 2 naktī, un tad es guļu līdz 2 pa dienu, kas ir ļoti, ļoti neveselīgi, bet man liekas, tas ir ļoti vajadzīgi man. Jā, ar miegu man ir jātiek galā, to es jau esmu noskaidrojis. Bet, nezinu, manuprāt, cilvēki ir pieraduši, ka ja tu esi sportists vai tā kā fokusējies uz kaut ko, ka tu neko citu ikdienā īsti nedari. Jā. Bet mana ikdiena ir, ka es atnāku mājās un man tāpatās ir kaut kas jādara. Tur jāiet krāmēt malka, pieņemsim tētim palīgā, vai tur jākaras veļa vai kaut kas tāds. Un, nav tā, ka man ir tik daudz brīvā laika visam, ko es vēlētos darīt. Un te arī ir nākošais jautājums tev. Par cik tu esi tādu jau, var teikt, augstu līmeņa sportisti, no cik daudz lietām tev ikdienā sanāk atteikties? Ļoti daudz. Es pilnīgi jūtos slikti, ka man jāatsakās no vairākām lietām. Bet kā pieņemsim no kā? Visvairāk cietuši ir mani draugi, jo man vienkārši vai nav laika, vai arī vienkārši nav spēka satikt tos cilvēkus, un tad es tikai atlieku. Labi, davai es tev pateikšu pēc nometnes, un davai mēs tur pirms sezonas satiksimies. Tā kā... Tas nenotiek. Tas nenotiek. Un, diemžēl, bet tas tā vientuļi, ka tev ir tik daudz darāmā. Bet laikam jau tu to
savu mērķi, par ko mēs runāsim tālāk, gribi tik ļoti sasniegt, ka tas ir tas upuris, kas ir jānes. Protams, man ir jāizvēlas savas prioritātes, bet jāmāk arī balansēt. Protams. Kas tev sportā ir visgrūtākais? Tā fiziskā puse vai mentālā puse? Mentālā ir tā visgrūtākā, jo fizisko es izbaudu. Fiziskais ir tas, priekš kā, manuprāt, es pat dzīvoju. Es vienkārši, tas nav sarežģītākais. Visgrūtāk ir tikt galā ar sevi savā galvā. Un tev ir kaut kādi instrumenti, kā tu centies ar to tikt galā? Man vislielākā ir tā vienkārši sev iekšā galvā domāšana par to, ka nomierinies, nē, tu neatpaliec, nē, tu neesi sūdīgs, nē, tu neesi tas, nē, tu neesi šitais. Tā kā vienkārši sevi nomierināt, ka es neatpalieku no savu grafiku. Ar kādu cilvēku arī strādā pie šī kopā, ja tu pati centies tik galā? Es diezgan labi, manuprāt, arī tiek pati galā, jo es pagājuši, kad parunājos ar psiholoģi, un es viņai visu izstāstīju, kā man gāja pagājušajā sezonā, jo tur beigās bija ļoti smagi un nogurums un tā. Un es pastāstīju viņai, kā es tiku ar to galā. Un viņa tikai, man prieks to dzirdēt, ka tu esi tikusi ar visu pati galā, un man liekas, ka es tev nespēju palīdzēt, ka tu visu ļoti labi saproti. Tas jau varbūt ir diezgan labs novērtējums no psihologa puses. Es to tā arī paņēmu, jo man prieks. Es zinu, kā sev palīdzēt. Labi, tev ir tādas dienas, kad rīktīgi, tu pamosties, un tu zini, jābrauc to treniņu, bet tu tā kā rīktīgi negribi. Tu tā kā gribētu pat izdarīt visu, lai nebrauktu uz viņu, bet tomēr. Bieži, tīpaši agri no rīta. Es neesmu rīta cilvēks, un es vienkārši nespēju sevi savākt rokās, bet šobrīd mani glābi tas, ka es nebraucu pat ar savu mašīnu. Un man kāds gaida mani aizvest uz treniņu, un es esmu vienmēr ar kādu sarunājis iepriekšējā dienā, tāpēc es nedrīkstu to cilvēku tā pievilkt. Varbūt tev nevajag tās tiesības. Varbūt tomēr nevajag. Būs tiesības pēkšņi vairs nebrauks uz treniņu. Būs labāk, es sakārtošu savu miegu viskārtībā. Labi. Pirms starta. Par ko tu centies domāt pirms starta? Vai precīzāk nedomāt? Vienkārši es pie sevis tā kā saku, nomierinies, domā līdzi, tu to varēsi tā kā izbaudi. Bet tev ir kaut kāds rituāls? Es cenšos nepieturēties pie rituāliem, tāpēc, ka tas var ļoti viegli, ļoti viegli izjaukt. Un, pieņemsim, iepriekš es biju ļoti izdomājis, ka man jāsēž uz šī soliņa un ka man jāuzsāk labais kalips no sākuma, tā tikai kreisais, ka labais cimds un tikai tad kreisais. Un tad es aizēju uz startu un tur visādas lietas, bet es sapratu, ka tas nav tik svarīgi. Vienkārši tieši pirms tu velc masku virsū, tas ir viss, ko tev vajag. Jā, jo visticamāk jau, ka tas var diezgan izsist, aizēj un tavs soliņš aizņemts. Jā, tieši tā, vai pieņemsim, man ir 2 minūtes līdz startam, kaut kas ir pārcēlies vai pamainījies. Tā kā, jebkas var notikt. Uzvilk nepareizo kalipsu. Tieši tā, šausmas. Labi, tavā visemocionālākā uzvara sacensībās. Kur tā bija? Tev ir 2 tituli. Man ir 2 tituli, jā, bet... Bet viens noteikti bija emocionālāks, gan jau. Es teiktu, ka otrais. Otrais? Jā, jo pirmajā es neapjēdzu, kas ir noticis un kas ir izdarīts. Bet es to apjēdzu tad, kad skanēja Latvijas himna. Vienmēr, kad skan Latvijas himna un es stāvu uz piedestāla, ko vienmēr 2 reizes tas ir bijis, jā. Bet... vienkārši tad tu beidzot saproti to, ko tu esi izdarījis, un tev ir tāds lepnums par sevi, un ka skan vēl tava valsts himna, tā ir vienkārši fantastiska sajūta, un es priekš tās varētu dzīvot tikai. Tad ir skaidrs mērķis, kas jādara, lai katrā sacensībās skan himna, vai ne? Super būt. Labi, mēs par emocionālāko uzvaru tikko runājām, bet ir jau bijis arī tas zaudējums, vai ne? Un kurš ir bijis tāds, vissāpīgākais zaudējums? Es teiktu, ka mana mīļā Sigulda. Vienmēr vissāpīgāk, vienmēr ņemu visvairāk pie sirds to, ka es esmu kaut ko neizdarījusi. Pagājušā sezonu es ļoti ilgi netiku pāri tam,
cik ļoti es biju sev pievīlusi. Un tāpēc arī man bija tā saruna ar psiholoģi. Bet viņi jau bija nokavējusi. Es jau visu tik saliku pa plauktiņiem. Šo sezonu arī bija ļoti smagi, bet es tā kā sapratu, ka nedrīkst iedzīvoties tādās nelaimēs un atkārtot vienkārši savas kļūdas. Labi, ko Margita dara, kad nav trasē? Daudz. Nē, pieņemsim, kaut kādas aktivitātes vai, kas ir tas, ko tu dari? Skaidrs ir kamaniņu sports, ir treniņi, tur pie kamanu tehnikas droši vien mazliet jāapstrādā, bet kas ir tas, kad, rekur, Margita nav kamaniņu braucēja. Kas ir Margita, ko viņa dara? Guļ. Es tagad mēģinu izdomāt, ko es tev varētu atbildēt, jo tas tik ļoti atšķirās no mana noskaņojuma. Es varu iet pastaigās, es varu lasīt grāmatas. Man šausmīgi aizrauja lasīt grāmatas. Tas ir tā kā tāds nūģis jūtos, bet tas ir vienkārši tas, kas man patīk. Man ļoti patīk pavadīt laiku ar savu ģimeni. Un nezinu. Es teiktu, ka ja es neesmu kaut kur, tad es kaut kur palīdzu. Ja es neesmu treniņos, tad es kaut kur palīdzu. Es kādam palīdzu. Es nevaru nosēdēt mierā. Ja man nekas nav jādara, es iešu pie kāda, kuram kaut kas ir jādara. Ok. Tātad tu esi izpalīdzīgi. Ārpus kamaniņu sporta tu esi izpalīdzīgs. Jā, pievienojam vārdu krājumam. Labi. Tātad mazliet ātrāk tipi jautājumi. Seriāli vai filmas? Es teiktu, ka filmas. Man nav pacietības seriāli noskatīties. Es noskatos to vienu filmu tajā brīvajā vakarā, kas man ir. Seriāli es vienkārši nespēju noskatīties. Labi, tad ir, kur mēs pieliekam klāt. Filmas vai grāmatas? Grāmatas. Man ir ļoti laba iztēle un fantāzija, un man viss ir kārtībā ar to. Tāpēc es varu pat iztēloties to grāmatu labāk un foršāk nekā filmu. Ok, interesanti. Un tu iepriekš teici, tu esi baigā pavāra. Mīļākais ēdiens, lūdzu, studijā. Kas ir mīļākais? Apkaunojoši, bet saldējums. Kāds? Visādi saldējumi. Vienkārši dievinu saldējums, varētu ēst to visu caur gadu. Ok. Ceļojums, kurā tu ļoti gribētu aizbraukt, bet vēl nav sanācis? Es ļoti vēlētos aizbraukt vai uz Itālijas kalniem, uz kalniem. Jebkādiem kalniem salas pastaigāties un tur tā kā visu redzēt, gan saulēkt, gan saulriet. Un man ļoti, ļoti patīk un vienkārši no laimes acis. Tad jau laikam par kamaniņu sportu runājot arī. Nav baigi divu domu, kuras tev ir mīļākās trases, vai ne? Jā. Tur, kur ir kalni. Droši vien Īglse? Nē, esmu bijusi. Nē, es biju pirms 4 gadiem divniekā. Es neesmu bijis vienniekā, es nevaru neko tur par to teikt. Bet skats? Skats bija fantastisks, vienkārši. Kortinā tu biji? Jā, biju. Patika? Tur bija, tiešām negribējās pat sēdēt iekšāpās. Okay. San Morits? San Morits ir paradīze. Paradīze uz zemes. Un ir vēl kāda trasa? Lillehammer man patīk, lai arī tur nebūtu tik daudz tie kalni, bet tomēr ir, un mēs dzīvojam pie kalna, un man arī laikapstākļi patīk. Ok, interesanti, tad tu esi kalnu cilvēks. Jā. Labi, tad jau pēc kamerām jāizdomā kaut kāds veids, kā sev realizēt, staigājot pa kalniem un kaut ko darot, vai ne? Es visu realizēšu. Man liekas, tur Candy varētu aprunāt šito jautājumu, man liekas, viņai arī ļoti patīk. Jā, šo jautājumu laikam, ko es tev gribēju uzdot, bet tu jau laikam atbildēji, vai tu esi rīta vai vakara cilvēks. Jā, no rīta nemūžam nekādīgi. Labi, tad te jau uz pāris tu vēl esi atbildējis, bet tagad ļoti ātri vienkārši atbildi un viss. Kalni vai jūra? Kalni. Labi, vasara vai ziema? Laikam ziema. Laikam, tas ir tavs sporta veidam vajadzīgs. Es saprotu, cik grūti to var atbildēt. Jā. Kafija vai tēja? Tēja, kafija nedzer. Ok. Spotify vai radio? Spotify. Man nevajag reklāmas. Suns vai kaķis? Tagad tāds... Nodošu vienu, atbildēšu to, nodošu otru, atbildēšu. Nē, bet jāatbild viens. Suns vai kaķis? Trīs, 2, 1. Kaķis, mans kaķis. Kaķis. Redz.
Tātad, Margita, mums ir kaķa cilvēks. Jā. Treniņš zālē vai uz ledus? Uz ledus. Olimpiskā medaļa vai pasaules čempions tituls? Protams, ka olimpiskā medaļa. Skaidra lieta. Sapnis. Kurš komandā visvairāk jokojās? Tu esi divās komandās, tu vari ņemt abas. Tu esi bijusi gan pie izlases, gan junioru komandā. Kurā komandā un kurš visvairāk jokojās? Tāds nenopietnākais no džekiem. No izlases. Varbūt arī meitene. Es teiktu, ka ir Apis. Un, ja no meitenēm, tad Zane. Zanē vienmēr būs kāds smieklīgs komentārs. No junioriem Gūsīts. Ok. Tu vari kā tur saka, šautauts Gūsītim, jā? Jā. Tātad, kurš visilgāk gatavojās pirms starta no komandas? Jānis. Viņš šausmīgi ilgi, kamēr viņš vispār nonāk līdz Jānis Gruzduls. Jānis Gruzduls. Viņš nesteidzās. Viņš nesteidzās. Un lielajā izlasē? Man liekas, tu neesi pabijis tik ilgu laiku, lai spētu šo atbildēt. Kurš, ja jūs braucat izbraucienās, kurš autobusā vienmēr guļ un visilgāk guļ? Es pat teiktu, es bieži vien vienkārši neceļos uz tualeti vai uz veikalu, jo man tās apstāšanās nav vajadzīgas. Es vienkārši guļu. Man viss čotka. Kas šobrīd ir tas tavs vislielākais mērķis? Mans lielākais mērķis noteikti šobrīd nav saistīts ar kaut kādiem tituliem vai medaļām. Tas ir tā kā šai sezonai stabilitāte un neļaut nekam izsist mani no ritma. Jo, lai arī cik es būtu mentāli stabila, tāpatās es kaut kādā brīdī salūstu. Un es vienkārši nevēlos salūst. Es gribu būt tā kā robotiņš. Ok, un tev ir jau izdomāts plāns sev iekšēji, kā tu to darīsi? Nestāstīšu. Nestāstīsi? Nē. Labi, bet tas tāpatās, tas lielais mērķis jau kaut kur ir. Jā, protams, nākošās olimpiskās spēles. Bet līdz tam vēl ļoti daudz ir jāstrādā. Un tur rezultāts arī ir padomā, ko tu gribi? 21 gada vecumā būtu nereāli forši uzvarēt, protams. Bet tik augstu man bail vēl skatīties. Bet tas ir mērķis. Mērķis ir trīnieks. Tas ir nereāli, bet es to varu izdarīt, jo, zinot mani, man nekas nav nereāli. Ok, tad mērķis ir skaidrs. Es domāju, ka visi, kas strādā ar tevi komandā, darīs visu, lai tas būtu iespējams. Protams. Milzīgs atbalsts nāk no visiem komandā. Tieši tā kā tas ir jāizmanto un jāiet uz priekšu. Tieši tā. Ko tu gribētu pateikt bērniem? Tāda viena lieta, kur tagad tikko ir sākuši nodarboties ar kamaniņu sportu. Es viņam noteikti teiktu, lai viņi vienkārši izbauda un ķer tās sajūtas un to kaifu, lai viņi nesatraucas par nekādiem rezultātiem. Jā, protams, bērni grib ļoti salīdzināt un viņi grib būt labākie un ko vēl ne. Bet mūsējie tīpaši, ko es redzu tagad, maziņie, viņi tik ļoti bauda, viņi tā priecājās ierasties uz treniņiem, man ir prieks pēc skatoties uz viņiem. Tāpēc, lai viņi vienkārši turpina. Lai bauda dzīvi. Tieši tā. Un tad jau rezultāti atnāks, vai ne? Tieši tā. Un tāds pēdējais jautājums tev. Ko tu gribētu, lai cilvēki par tevi atcerās pēc šīs sarunas? Tāda esencīta. Kas ir Margita? Man galvenais, lai nedomā, ka es esmu iedomīga. Jo, jā, labi, es esmu sasniegusi rezultātus, un tas ir tas, ko cilvēki zina. Bet viņi nezina mani, un man galvenais, lai nepieņem, ka es esmu iedomīga. Jo tu neesi. Jo tas ir, es neesmu, un tas arī, es nevēlos nekad būt iedomīga. Okay. Ja es esmu, tad lūdzu man pasaka, labi? Jā, es tev. Mums pazīst, Margita, lūdzu, neesiet. Tieši tā. Tā kā, jā, ja jums patika šī
varētu teikt, īsā saruna ar Margitu Sirsniņu, tad piesakojiet zem ķivers. Man arī Margita Sirsniņa Instagramā. Jā, kā man profiliem, Instagrams, TikToks, visur. Un, protams, Margita Sirsniņa Instagramā un arī visās citās platformās. Un sako līdzi. Paldies tev, Margita, par to, kad atnāci. Paldies tev par interviju. Kā teikt, dodamies tālāk. Turēs.